Jā, skatītāji, bet visiem zinātkāriem, kuri vakar tā arī nenoskaidroja, kur talkoja mūsu LNT kolektīvs, tad varam atbildēt. Daugavmalā netālu no mola, kur tagad ir sakopts un tīrs. Jā, ļoti daudzās vietās Latvijā ir tīrs, un lielajā talkā piedalījās vairāk nekā 160 000 cilvēki. Un visus šos gadus, visus 7 gadus viņi iedvesmo projektu vadītāju Vita Jaunzeme. Labrīt, Vita! Labrīt, Vita! Labrīt! Kā tad vakar gāja? Pagodinoši iedvesmo. Es domāju, mēs viens otru iedvesmojam. Tas ir tāds ar savu personīgo piemēru. Par to, par iešanu, kā gāja, es esmu ļoti gandarīta. Es esmu milzīgi pateicīga visiem tiem, kas bija, un uzskatu, ka tie ir mūsu labākie pilsoņi un tieši atbildīgie cilvēki un tiem, kuriem rūp. Diemžēl gribu pateikt, ka ne visu izdevās padarīt. Uzreiz gribu atzīt, tiešām tas nav tā, ka viss ir perfekti tīrs. Bet ļoti daudz vietu ziņo, ka ir ļoti labi. Un gribētu pateikt, tie, kas piemēslo tomēr un turpina arī to darīt, ja var izteikt lūgumu, nedariet to. Jo, manuprāt, es viņus uztveru, man ir sāsināta uztvere. Viņi ir tautas ienaidnieki. Man ir ļoti līdzīgi. Jā, jo viņi kaitē mūsu labsajūtai, viņi kaitē mūsu veselībai, jo viss šis piemēslotais kaut kur atgriež mūsu plaušās un asinsritē un tā tālāk. Un es to tā uztveru. Un tad ir šis vidusslānis, kuriem, ne mana cūka, ne mana druva, bet, paldies Dievam, viņi nemēslo. Un droši vien mans lielākais aicinājums, milzīgs paldies. Es esmu lepna par tiem cilvēkiem, viņi paši var justies lepni. Tas ir tāds īsts patriotisms, tāda mīlestība pret savu tautu. Bet lielākais lūgums, lūdzu cilvēki, nemēslojiet. Lūdzu pārstājiet šito cūcību. Labi, Vita, jautājums uzreiz. Vai ir noskaidrots, kurš ir reģions Latvijā bijis tāds visaktīvākais vakar talkojot? Visaktīvākā ir bijusi Latgale. Un tas tiešām tā priecē. Vismazāk aktīvi Kurzeme, bet tas nenozīmē ne labi, ne slikti. Tas iespējams, ka Latgale, man ir liels prieks, jā, un droši vien, ka tur ir bijis ko darīt arī, un kad šie cilvēki, un par to man tiešām Kurzemē varbūt nav bijis ko darīt, un cilvēki varbūt aizgājuši uz talku un konstatējuši, ka nekas nav. Un es uzreiz vienu piemēru, es vakar braukāju pa Rīgu un biju dažādās vietās. Es biju kā novērotājs, lielās lāks novērotājs. Iebrauc pārbaudīju, ko dara mūsu ekspremjeras Valdis Dombrovskis. Ko viņš darīja? Viņš strādāja. Arī nebūdams premjers cepuri nost. Un iebraucu vienā vietā, kurā jau 10 gadu garumā, es zinu, mēs ļoti senos laikos vēl ar projektu Pēdas, ka mēs ļoti tīrījām jūs bijāt pie Dolas, bet pie Mola jūs bijāt pie Dolas, bija tāds ķengarags strautiņš, kuri mežonīga, kloāka ir bijusi vienmēr. Un es aizbraucu, un tur viena ģimene, tēvs ar 2 bērniem, un nekā nav. Cilvēku nav. Viens viņam maisiņš saka, kas pa liedu bija izsludināta talka, es atbraucu skatīties, un droši vien tā pati netīrā viss, kas 10 gadus. Es saku, nē, talcinieki atnākuši un vieta tīra. Un tas ir tas labais signāls, ka tik tiešām, kad paliek aizvien tīrāks un par to... Saki, lūdzu, vai nav tā, ka tam jābūt tomēr ļoti augstā valstiskā līmenī, jo pirmām kārtām mēs arī runājam par to, ka miskas tas ir ļoti reti un maz, ka ar to paciņu, kad mums ir jāstaipās ļoti tālu. Un otrs ir, es nezinu, varbūt tas arī citās valstīs tas ir, bet Vācijā, ka katrai plasmas pudelītei pieskait 25 centus klāt par to, ka nopērk to ūdeni ar pudelīti. Un tad tam cilvēkam ir motivācija aiziet un nodot. Mums arī vajadzētu tādus pieņemšanas punktus, un 25 centi sakrājās ļoti daudzi. Daudz, jā, un tas būtu, teiksim, kaut kādām ģimenēm, kur ir bērni, lai bērni iet, un to sauc par depozītu sistēmu. Par šo sistēmu vismaz es jau cenšos runāt vismaz jau 5 gadus. Viņi ir Igaunijā. Jā, ir, un sekmīgi jāsaka, un šie pēti, un viss, kas strādā ar šo depozītu, stikla pudeles, principā, mežā vairs nevar atrast. Jo viņus arī var nodot. Ja šo sistēmu ieviestu, es būtu ļoti priecīga un jau runāju ar vides ministru par to, ka varbūt, ja nevar tos dārgos automātus pirkt, kas ir ļoti sadārdzināts prieks, varbūt vienkārši uz svaru nodot, kā bija pieņemšanas punktu, uz svaru pēc pudeles nodot, un tas būtu risinājums. Nezinu, kāpēc tas atkal kaut kā neiet, jācer, ka kaut kad ies un kaut kas būs. Man ir vēl trakāk doma, ka vispār iepērkot jebkuru preci, jebkuru iepakojumu, vienalga, kas tas būtu, ka tur jau tiktu iekļauts kaut kāds nodoklītis, kaut kāda summa, kas uzreiz automātiski tiek ieguldīta šajā atkrituma aizvešanā, un ka cilvēki līdz ar to samaksā par savu atkrituma aizvešanu jau pērkot preci. Un tad tā situācija iespējams varētu būt labāk, bet tās tādas idejas tagad būtu jārisina pēc talkas, jā, jo talka ir beigusies un visiem ir tā labā sajūta, mēs esam tīrākā Latvijā, bet kā? Mums ir mērķis tīrākā valsts pasaulē. Mēs varam to sasniegt, ja visi to sagribēs, ja visi Latvijas iedzīvotāji to sagribēs.
un svarīgākais nevis, lai visi piedalās talkā, bet lai visi pārstāja mēslot. Un tas ir reāls. Bet ir kaut kāda statistika, ka katru gadu, katru reizi vienā un tajā pat vietā ir ļoti daudz atkritumu, un tur nav nevienas tās tvērtnes, kur visu to iemest iekšā un visu. Vai, piemēram, apsakotās vietas, lai tur novietotu to miskasti? Nu, ir tā, ka tās, kas ir publiskās vietas un atpūtas vietas, šobrīd tās tiek sakārtotas. Un tur es zinu, ka apsaimniekotāji pirmkārt arī notiek sakošanas darbi. Tās traģiskākās vietas ir tādas tieši, kur cilvēki it kā neiet, iebraucot tātad kaut kādos mežos, ja, kur cilvēki ar kravas mašīnām ved. Un, protams, tur, kur šāds ir sakrājies, tur turpina mest. Un šīs vietas gan ir pašvaldība atbildība, un īpaši es gribētu lūgt Rīgas pašvaldību savu robežu un pastīties, kur cilvēki iebrauc Rīgā un šī kultūras galvaspilsēta, kad cilvēki iebrauc uz kultūras galvaspilsētu, un pirmais, kas viņus sagaida, milzīgi atkritumu kalni. Un tur cilvēki neiet neatpūsties. Tur konteineri neko nedot. Tur vienkārši ir izveidojusies neoficiālās izgāstuves, kuras, nu, es domāju, pašvaldībai tas būtu jārisina. Labi, Vita, vēl viens jautājums no mūsu skatītājiem ir, labi, ir tik sakopta vide, ir novietoti maisi kaut kur ceļa malā, un tie maisi gadu no gada, viņi nedēļu divas tur stāv, bet pat mēnesi tur stāv, un neviens viņus nesavāca. Kā tā sistēma viņi ir? Es uzreiz paskaidrošu tā. Man arī vakar zvanīja, pulkstenis jau bija 4, vai nevar pieteikties talkai Ulbrukā. Un tas bija tik jauki. Viņi saka, mums te viss ir apkārt, nes tos sarkanos maisus un talku, un mēs, nu, krieviski runājušie cilvēki, mēs arī gribam pieteikties. Nu, es saku, nu, redzat, tur tas stāsts. Ja cilvēki nav pieteikuši savu talku, kā tad mums šī procedūra no tām vietām, kur viņi atstās ceļmalās, kas nav pieteikti, no turienes neviens neaizvedīs. Protams, tas nevar vienkārši braukāt un mašīnu un apmēram ar tālskatu skatīties, kur nu tas būs. Tad man lūgums tie, kas nu kaut ko ir šādi atstājuši, vēl šodien ātri pienest, pastīties kartē, kur varbūt ir tuvākā vieta, kur šie sarkanie, un tad ātri aiznes, jo no tās vietas gan savāks. Bet ir kāda informācija, ko mēs varētu pateikt, kur viņi vai mājaslapā kādā apskatīt? Mājaslapā www.talkas.lv varētu mēģināt vēl ātri paspēt. Bet, protams, tie, kas ir talkojuši pie nereģistrētām vietām, nu tā ir viņa atbildība. Ja viņi tos atkritumus atstāja, visticamāk, viņi tur arī gadu stāvēs. Nu, tas ir fakts. Bet tas, ja netiek aizvests 3 nedēļu laikā, tā ir tā norma, nu nevar uzreiz aizvest, jo tas tiešām liels apjoms, daudz jābraukā un jāvāc. Ja 3 nedēļas stāv, un tad vēl gan ir vērts zvanīt vai nu pašvaldībai, vai mums, un mēs domāsim, ko darīt. Ok. Kas būtu tas vēlējums, Vita, visiem talkotājiem un uz priekšu varbūt? Nu, mans vēlējums būtu mīlēt dabu, mīlēt Latviju un izturēties pret viņu kā pret savu personīgo pagalmu, kā pret savu personīgo, nu, kaut ko ļoti personīgi. Jo nevar tā teikt, mans pagalms, es esmu sakopus un tad tālāk nekas nē. Man šķiet, ka visa Latvija ir tāds viens pagalms, kurš būtu jāuztur un jāmīl. Un droši vien tas, kas mums pietrūkst, tāda īsta mīlestība pret savu zemi, pret savu valsti, un ja tāda būtu, es domāju, ka cilvēki attiektos pret šo, un tas ir tas, ko es novēlētu. Paldies, Vita. Un cerams, ka talkotāji ir ļoti aktīvi bijuši vakardienas garumā, un varbūt šorīt ir sagaidījuši, nu, kā burvīgi pirmkārtām saulītes poši spīd, vai ne? Tā ir. Otrām kārtām ir svētdiena un fantastiski brīvdiena. Jo labas domas rodas tikai tīrā vidē. Un tas sākās mūsu pašu mājās, kur nu vēl citur. Un tieši tā kā Vita teica, rūpēsimies un mīlēsim sevi un savu zemi. Latvija nu ir sakārtota. Mēs ceram, ka arī jūs pusē skatītāji. Ja nu vēl gadījumā nav, tad šodien jums ir priekšā visu dienu, lai vēl ko izdarīt lietas labā. Tā ir. Bet mums tagad ir kāds sižets, kur mēs ieskatīsimies, kā iedvesmoties un kā mēs varam arī, nu, tā kā paskatīties, ko dara Laura Blaubuka un kāpēc viņa ir tik smuka. Bijušās dejotājas un skaistumsalonu